Vitņotie savienojumi ir ikdienas sastāvdaļa jebkura meistara darbā, bet ne katrs pārzina to pareizo lietošanu. Sāksim ar pamatiem. Vienkāršākais un klasiskākais savienojums ir skrūve, paplāksne un uzgrieznis. Starp citu, visur, kur parādīšu stiprinājuma elementus, es drošības pēc norādīšu arī to standartus un apzīmējumus. Plakanā paplāksne paredzēta skrūves vai uzgriežņa radītās slodzes vienmērīgai sadalīšanai uz savienojumās detaļas virsmas. Tā aizsargā detaļu no iespiedumiem un virsmas bojājumiem. Paplāksne samazina berzi starp uzgriezni vai skrūves galvu un detaļu, ļaujot precīzāk kontrolēt pievilkšanas spēku. Paplāksni galvenokārt izmanto metāla, plastmasas un koka detaļu stiprināšanā, lai novērstu deformāciju. Plakanā paplāksne DIN 9021 ir palielināta diametra paplāksne, kas nodrošina lielāku slodzes sadalījumu laukumu zem skrūves vai uzgriežņa galvas. Tā īpaši piemērota stiprināšanai pie mīkstiem vai plāniem materiāliem, novēršot virsmas deformāciju un iespiedumu veidošanos. Paplāksne efektīvi kompensē lielākus caurumus un novērš stiprinājuma elementu iespiešanos materiālā. Paplāksni galvenokārt izmanto savienojumos ar koka, plastmasas un plāna metāla detaļām. Atsperpaplāksne DIN 127 paredzēta vītņotu savienojumu pašatvienošanās novēršanai, radot papildu berzi starp uzgriezni vai skrūvi un savienojamo detaļu. Šī paplāksne darbojas uz elastīgās deformācijas principa, nodrošinot skrūvju savienojumu spriegojumu saglabāšanos arī pie vibrācijām. Paplāksne tiek novietota tieši zem uzgriežņa vai skrūves galvas bez papildus starplikā. Galvenokārt izmanto savienojumos, kas pakļauti mērenām vibrācijas slodzēm. Fiksējošā paplāksne ar ārējiem zobiem DIN 6798 paredzēta, lai novērstu skrūvju un uzgriežņu pašatvienošanos, zobiņiem mehāniski iespiežoties savienojamo detaļu virsmā un veidojot papildu berzi. Tā rada mehānisku savienojumu fiksāciju, kas ir īpaši efektīva vibrāciju apstākļos. Paplāksni izvieto tieši zem uzgriežņa vai skrūves galvas bez papildu starplikā. To izmanto savienojumos, kas pakļauti vibrācijām un mērenām dinamiskām slodzēm. Koniskā atsperpaplāksne DIN 6796 paredzēta skrūvju savienojumu priekšspriegošanai, lai kompensētu vibrāciju vai temperatūras svārstību radīto skrūves spriegojumu samazināšanos. Tās koniskā forma nodrošina pastāvīgu aksiālo spēku un spriegojumu savienojumā. Paplāksne novērš uzgriežņu pašatvienošanos un spriegumu zudumu ilgstošas eksploatācijas laikā. Izmanto konstrukcijās, kas pakļautas augstām slodzēm, vibrācijām un temperatūras izmaiņām. Koniskā atsperpaplāksne no cinkota atsperu tērauda ir paredzēta, lai uzturētu pastāvīgu aksiālo spriegojumu skrūvju savienojumos, kompensējot vibrāciju, dinamisko slodžu un temperatūras svārstību izraisīto spriegojumu samazināšanos. Tās koniskā forma nodrošina elastīgu deformāciju, kas palīdz saglabāt savienojumu drošību un novērš skrūvju vai uzgriežņu atslābšanu. Cinkotā virsma aizsargā paplāksni pret koroziju, padarot to piemērotu izmantošanai dažādos vides apstākļos. Šīs paplāksnes bieži tiek izmantotas mašīnbūvē, celtniecībā un citās nozarēs, kur nepieciešama uzticama un ilgstoša skrūvju savienojuma fiksācija. Paplāksne ir paredzēta, lai novērstu skrūvju savienojumu pašatvienošanos, izmantojot īpašu ķīļveida efektu. Tā sastāv no divām daļām, kuru iekšējās virsmas aprīkotas ar ķīļveida zobiem, bet ārējās ar radiāliem rievojumiem. Šī konstrukcija nodrošina drošu fiksāciju pat intensīvas vibrācijas un dinamisku slodžu apstākļos, neļaujot skrūvei vai uzgrieznim atskrūvēties pašam no sevis. Paplāksnes tiek izmantotas pāros un montētas tieši zem skrūves galvas vai uzgriežņa, bez papildus starplikām vai paplāksnēm. DIN 985 ir 6-stūra paškontrējošs uzgrieznis ar neilona gredzenu, paredzēts, lai novērstu skrūvju savienojumu pašatvienošanos vibrāciju vai dinamisku slodžu ietekmē. Neilona ieliknis, deformējoties savilkšanas laikā, rada papildu berzi, kas nodrošina uzgriežņa drošu fiksāciju uz vītnes. Uzgrieznis ir piemērots atkārtotai izmantošanai, bet neilona ielikņa efektivitāte samazinās ar katru atkārtotu pievilkšanu. DIN 985 tiek plaši lietots autobūvē, mašīnbūvē un citās nozarēs, kur nepieciešama uzticama skrūvju savienojuma fiksācija pret pašatvienošanos vibrācijas un dinamisku slodžu apstākļos. DIN 6923 ir 6-stūra uzgrieznis ar atloku, kas paredzēts skrūvju savienojumu slodzes vienmērīgākai sadalei un virsmas aizsardzībai pret bojājumiem. Atloka platā virsma ļauj uzgrieznim cieši piekļauties detaļai, novēršot vajadzību pēc papildu paplāksnes. Bieži uzgriežņa atloks ir rievots, lai palielinātu berzi un nodrošinātu labāku fiksāciju pret pašatvienošanos. DIN 6923 īpaši piemērots savienojumiem ar vibrācijām un mērenām slodzēm, jo uzlabo savienojumu drošību un atvieglo montāžu.
DIN 1587 ir 6-stūra uzgrieznis ar slēgtu kupolveida galu, kura galvenā funkcija ir aizsargāt skrūves vai vītnes galu no ārējās vides ietekmes. Slēgtais gals novērš mitruma, netīrumu un korozijas iekļūšanu vītnē, pagarinot savienojumu kalpošanas laiku. Kupolveida uzgriežņus lieto arī drošības un estētikas apsvērumu dēļ, lai novērstu nejaušu traumu no asiem vītņu galiem un uzlabotu konstrukcijas izskatu. Šādi uzgriežņi bieži tiek izmantoti dekoratīvos savienojumos, mēbelēs, automobiļu būvē un dažādu sadzīves ierīču montāžā. DIN 980V ir pilnmetāla paškontrējošs 6-stūra uzgrieznis ar deformētu vītni, kura galvenais uzdevums ir novērst savienojumu pašatvienošanos vibrāciju un dinamisku slodžu ietekmē. Šāda deformēta vītne nodrošina augstu un noturīgu fiksācijas spēku, neradot nepieciešamību pēc papildu neilona vai citiem materiālu ieliktņiem. Tā ir īpaši piemērota vietām, kur savienojums pakļauts augstām temperatūrām, ķīmiskām vielām vai intensīvai vibrācijai. Uzgrieznis DIN 980V tiek izmantots autobūvē, smagajā mašīnbūvē, dzelzceļa transportā un citās tehniskajās nozarēs, kur nepieciešama īpaši droša un ilgstoša skrūvju fiksācija. DIN 929 ir 6-stūra metināmais uzgrieznis, paredzēts pastāvīgu vītņotu savienojumu izveidei, piemetinot uzgriezni pie metāla virsmas. Uzgrieznis aprīkots ar īpašām izvirzītām kājiņām, kas ļauj precīzi un droši metināt, vienlaikus pasargājot iekšējo vītni no deformācijas un pārkaršanas. Pēc uzgriežņa piemetināšanas tas kļūst par neatņemamu konstrukcijas daļu, ļaujot bez papildu atbalsta pievilkt skrūvi. DIN 929 plaši izmanto autobūvē, metāla konstrukciju montāžā un elektroiekārtu korpusu izgatavošanā, kur nepieciešami stabili un precīzi pozicionēti vītņoti stiprinājumi.